sākās ar to, ka 2018. gada nogalē es publicēju savu personīgo pieredzi stāstu sociālā mēdījā Facebook, kurā es publicēju informāciju par savu pieredzi ar kādu laiku nediagnosticētu un neārstētu laimes slimību un attiecīgi arī no tā izrietošajām sekām. Pēc šī mana pieredzes stāsta bija visai liela cilvēku aktivitāte. Tad tajā mirklī man galvā sāka šaustīties domas par to, vai ir nepieciešams dibināt biedrību. Un es uzrunāju savu paziņu, Zani Šneideru, un domāju, ja viņa teiks jā, tad skaidrs, tas ir jādara, ja nē, tad visas šo domu lieku malā un to nedarām. Viņa teica jā, uzreiz nešauboties, un tajā mirklī sapratu, ka nav varianti, tas vienkārši ir jādara. Tad es šajā pašā sociālajā mēdījā Facebook izveidoju atbalstu grupu laimes slimības slimniekiem un viņu tuviniekiem. Un es to biju domājis kā platformu, kurā cilvēki var apmainīties ar informāciju, ar savu pieredzi un galvenais arī sniegt šo atbalstu, šo sajūtu, ka tu tajā neesi viens. Dažkārt pat tie paši tuvākie arī nespēja to saprast, ja pats neesi to piedzīvojis vai kaut ko līdzīgu neesi piedzīvojis. Man tiešām gribējās palīdzēt cilvēkiem un gribējās, ja pat kaut vienam cilvēkam nav jāiet cauri tam, kam man nācās iziet, tad ir vērts kaut ko darīt.